Šo studiju programmas izvēlējos tāpēc, ka patiesībā brīdī, kad es absolvēju bakalaura programmu radošās industrijas, turpat Kultūras akadēmijā, man bija gadu pauze, un es sapratu to, ka man gribas vēl. Pēc tā gada pauzes man kaut kā tā akadēmija pietrūka. Un tā kā pirms tam, protams, mana programma bija nedaudz miksēta kopā ar RTU, šoreiz man bija tā izdevība izmēģināt tikai un vienīgi Kultūras akadēmijas programmu. Un patiesībā tas man vairāk nāca kā tāda varbūt saprotams vēl viens solis, jo, kad es sāku darboties šeit, Latvijas Nacionālajā operā, sapratu, ka man ir nepieciešams nedaudz vairāk zināšanas, lai turpinātu savu darbu, darītu vēl kvalitatīvāk un vēl labāk. Šķiet, ka tas viens no tādiem foršākajiem mirkļiem, kas man šobrīd nāk prātā, ir vispār mūsu nodarbības publiskajā runā. Un es zinu, ka ļoti daudz maksātu lielu naudu, lai nokļūtu šādām lekcijām. Un tas vienmēr atceros, ka tajā saspringtajā grafikā, tajā īsajā, ātrajā grafikā, kas mums bija, tās lekcijas bija kā tādas, es teiktu, mazas spā zonas, kur mēs varējām tiešām brīvi parūkt uz zemes un pakliegt un pabrēkt un attīstīt savu dikciju un tā tālāk. Tā kā man tas ļoti, ļoti, ļoti patika. Es Artūram pirmajā kursā teiktu, ka viens tu smalicis. Tu smalicis, tu esi izturējis. Pirmais semestris un pirmais kurs vienmēr ir sarežģītākais un trakākais un grūtākais. Nesažēs to, ka tev nākamgad jāraksta maģistra darbs. Bet keep it up. Viss ir kārtībā, tu esi malicis un tev apkārt ir lieliski cilvēki. Tu esi, lai pabarotu tavu ego, tu esi lielisks un neatkārtojams.